Делаем круг. Делаем круг. Visi aplīti taisam lūdzu. Пустим воду потом по кругу. Все вот так, с пожеланиями, выльем в общую банку и отнесем в канал. Pagaidām visiem ūdentiņi tam ir līdzi, visi tur pie sevis, un pēc tam mēs ieliesim kopējā traukā un atdosim ūdens stiķijai. Я, paldies. У нас бывало больше спираль, но не важно. Все, начинаем. Nu, visi. Labvakar. Vakar. Jā. Man tā kā pieaicināja par tulku. Jā. Galvenais autors ir Taņa. Я Татьяна Фомичева. Я очень рада вас всех здесь видеть. Mums ir liels prieks jūs visus redzēt. И я хочу сказать про спираль. Спираль мы весь прошлый год с группами людей делали и здесь, и в разных местах Латвии. Vispirms par spirāli. Mēs pagājušā gadā ar grupu un daudziem dažādiem cilvēkiem, kas bija mūsu dombiedri, veidojam šādas spirāles vairākās vietās Latvijā un gan telpās, gan ārpus telpām. Pareizi? Pareizi. И мы делали ритуалы и поездки и закладывали кристаллы, потому что в кристаллы впитывают информацию и хранят ее вечно. Mēs veidojam šādas spirāles un vienlaicīgi arī guldījām zemē un dažādās vietās, geogrāfiski Latvijā, kristālus. Un kristāli, kā zināms, ir enerģijas un informācijas nesēji. Tātad mēs šo informāciju guldījām visur Latvijā. Это информация нашей любви к земле, к Латвии, к тому месту, где стоят наши ноги. Un šī informācija, ko mēs likām kristālos, galvenokārt bija mūsu mīlestības enerģija, ko mēs centāmies iedot mūsu zemē Latvijai visās tās vietās. В центре нашей спирали лежат два кристалла. Centrā spirālē ir divi kristāli, Один кусок розового кварца. rozā kvarca. Это безусловная любовь. Rozā kvarts ir beznosacījuma mīlestības simbols. И лежит кристалл, на котором есть гравировка с любовью из Латвии. Un otrs kristāls ir ar īpašu gravējumu, ar mīlestību no Latvijas. И этот кристалл будет отправлен Киши Кроутер. Un šis otrs kristāls tiks aizsūtīts pie Kišas Кроутер. Kroutер. Да. Это старейшина, маленькая Little Grandmother земли. Jā, šī Kiša Kroutер ir mazā zemes vecmāmiņa. Tāds ir viņai laikam šis nosaukums, ja? Да. Этот кристалл впервые участвовал у нас в мистерии кристаллов и звука, которая была в январе. Šis kristāls jau piedalījās vienā mistērijā, kas bija mums kristāla enerģijas un skaņas mistērijā, kas mums notika janvārī. И на этом месте мы уже делали несколько спиралей, одна и ритуалов, и один из них был объединение зодиака. Un tieši šajā vietā ir, šī spirāla nav pirmā, bet jau otrā vai trešā, un viena no tām spirālēm bija zodiaka apvienošana. Сегодня, в праздник Земли, в день, когда ночь и день в южном и северном полушариях равны, Šodien mums ir zemes diena, kad ir saulgrieži, kad ir vienāda gan dienas, gan nakts garums, tā ir īpaša diena. и этот праздник Земли – праздник великой гармонии. Un šī zemes svētki ir lielās harmonijas un līdzsvara diena. И начало солнечного года. Un šis ir jaunā saules gada sākums. И каждый из вас пройдет эту спираль сегодня. Un katram būs iespēja šo spirāli simboliski šodien iziet. И после этого мы создадим общую энергию любви через медитацию. Un pēc tam, protams, mēs visi apvienosimies mīlestības enerģijas meditācijā. Если кто-то в какой-то момент захочет выйти из круга, просто выходите спокойно и все, по своим ощущениям. Nu, tā kā pasākums ir brīvprātīgs, ja kādam ir kāda nepieciešamība no apļa iziet, tad tas ir, protams, brīvi iespējams pēc jūsu
izvēles vai kādas nepieciešamības. Что значит спираль? Спираль – это наша дорога снаружи в центр. Мы идем в свое сердце, в сердце собственного баланса. Ko nozīmē spirāle? Spirāle tas ir ceļš uz centru, uz savu sirdi, uz kopējo līdzsvaru. И также эта спираль позволяет, проходя витки и приближаясь к своей истине, оставить все ненужные энергетические грузы и опыты за своей спиной. Un šis simboliskais ceļš uz centru mums ļauj arī atbrīvoties no dažādiem blokiem un nevajadzīgām enerģijām vai pārpalikumiem, kas ir mūsu ceļā palikuši. И зайдя в центр, ваша аура вытягивается по оси небо-земля. Un ieejot pašā centrā, mūsu sajūtas varētu būt tādas, ka mūsu aura iztaisnojās un harmonizējās, centrējās no debesīm līdz zemei ļoti taisni, ja? Ja. И вы получаете космическую силу для разворачивания своего нового года творения на Земле. Un tieši šajā brīdī mēs katrs saņemsim visvairāk enerģijas, lai varētu izvērst savu jauno saules gadu, sākot ar šo brīdi. И когда вы будете идти к центру, вы совершенно осознанно на каждый шаг оставляете энергии, которые вам больше не нужны. Что вы хотите оставить в этом году, который прошел? Katrs solis, ko jūs spērsiet spirālē, jūs varat atstāt ar katru šo soli to enerģiju, kur jums vairs nav vajadzīga, no kuras jūs vēlties atbrīvoties un kur jūs jūtat, kad ir beigusi būt nozīmīga jūsu dzīvē. И в центре вы получаете тот запрос и ту энергию, которую вы хотите развернуть в своей дальнейшей жизни. Centrā jūs saņemat un apzināties to enerģiju, kas būs turpmāk, kas turpmāk mums būs nepieciešama jūsu dzīvē un ceļojumā. Вы идете по спирали. В какой-то момент вы можете почувствовать, что вы хотите чуть-чуть остановиться. Ja jūs ejot pa spirāli, kādā brīdī sajutīsiet, ka jums ir nepieciešamība apstāties. Если вы чувствуете, что у вас кружится голова или какие-то еще ощущения появляются. Ja pēkšņi griežas reibst galva vai kādas citas saudabīgas un nesaprotamas sajūtas. Вы можете остановиться и сделать глубокий вдох и выдох и продолжить путь. Tad var tajā brīdī apstāties, dziļi ievilkt elpu, izpūst elpu un tad pēc savām sajūtām turpināt ceļu. Может такое оказаться, что вы откажетесь идти в центр. Это ваш выбор, и вы можете вернуться совершенно спокойно. Ja kādam ejot pa spirāli rodas iekšēji vēlēšanās spirāli pamest un apstāties vai iet atpakaļ, tad brīvi šajā brīdī spirāli var pamest, protams, netraucējot pārējiem, vai kā savādāk, tad pametam spirāli, jo brīvības principi tiek ievērot šeit pilnībā. Когда вы идете обратно из центра, на каждый шаг вы себе желаете. Ejot atpakaļ no spirāles centra, katrs solis ir vēlējums sev pašam, novēlēt. Вы желаете себе тех энергий, которые вы хотите развернуть в наступающем солнечном году. Jūs vēlat to enerģiju, tās enerģijas, kuras jūs jūtat un vēlat sev šajā jaunajā saules gadā. Но я хочу сделать маленькое замечание. Сейчас такое пространство, что энергии сбываются и пожелания сбываются очень быстро. Желайте осознанно. Maz piezīme. Enerģijas un šis laiks ir tik piesātināts ar enerģijām, ka mūsu vēlmes var ļoti ātri piepildīties. Tāpēc tās vēlmes, kuras jūs izvēlaties, izdariet to ļoti apzinīgi savu izvēli. Я поздравляю вас с тем, что март заканчивается, и мы с вами переехали в совершенно новое пространство прозрачности и в пространство новых координат, новых жизненных координат. Новая дименсия открылась, и каждый из вас теперь в ней обживается.
apsveicu jūs ar to, ka marts iet uz beigām un ir pavērušās jaunas telpas un telpas koordinātes, visuma dimensijas un ir ienākusi vēl lielāka caurspīdība mūsu энергijā. И еще хочу сказать, что в этом кругу никто из вас не оказался случайно, даже если вы пришли просто из любопытства. Un vēl domāju, ka visi jau to nojauš, ka šeit neviens nav ieradies nejauši. Spirāli vienmēr visus izaicina. Так же, как на Земле нет ни одного лишнего человека, вашу душу на это место в жизнь приглашает энергия Земли. Un, kā zināms, neviens no zemes cilvēkiem šeit nav piedzimis nejauši, un neviens no viņiem nav lieks. Katram ir sava misija un nozīme. Un tas pats attiecas uz šo situāciju. Да. И вот мы здесь все встретились для того, чтобы сотворить общую энергию мира и гармонии в этот гармоничный праздник Земли. Mēs esam visi šeit tikušies, lai kopīgi veidot šo miera un harmonijas enerģiju un padarītu to spēcīgāku un plašāku. Я очень рада, что здесь много молодежи, потому что вы наследуете мир. Un tieši tāpēc mums ir liels prieks, ka šeit mūsu starpā ir ļoti daudz jaunu cilvēku, jo tieši jaunie cilvēki ir tie, kas nesīs visu šo enerģiju tālāk un tālāk nākotnē. И ваши возможности оперирования этими энергиями, конечно, гораздо выше. А мы вам делаем фундамент. Jūsu enerģijas, jūsu iespējas šo enerģiju nest tālāk un izvērst, protams, ir daudz lielāka. Un šeit tiek veidots fundaments tam. Спираль – это еще энергия, которая в пространстве поднимается в разные измерения, потому что здесь свечи, здесь есть свет. Spirāli ir simboliska struktūra, kas nes enerģiju augšā, kas viņu uz augšu, uz augstākiem līmeņiem, un šeit vēl to visu papildina gaisma un šī uguns. Ваши сердца будут усилены светом и теплом свечи и будут многократно сохраняться в пространстве. Jūsu sirds tiks stiprinātas un enerģija, kas plūst caur jūsu sirdīm, tiks pastiprināta ar šī ugunīgo liesmiņu un gaismas enerģiju, un tādējādi tas tiks daudzkārt pastiprināts. И сегодня мы здесь имеем огонь, имеем кристаллы, это энергия Земли. И сегодня день воды. Вода – это наше все, это то, что разносит информацию по нашим клеткам. И еще сегодня день Балтийского моря. Мы живем на его берегу. Šeit mums ir daudz uguntiņu, ir kristāli, un bez tā visa šodien vēl ir ūdens diena. Ūdens diena un arī mūsu Baltijas jūras diena, kas palīdzēs visu šo enerģiju iznest aizvien tālāk un plašāk. И мы сегодня зарядим воду. Вы ее принесли с собой, мы ее пропустим по кругу, выльем в общую банку, там уже немного есть воды, и потом отнесем в городской канал. И там она соединится с заливом, с морем, с океаном, и информация о нас в этом жидком кристалле сохранится вечно. Vēl šodien mēs uzlādēsim arī ūdeni, ko jūs visi vai daži esat atnesuši līdzi. Tā tiks ielieta spirāles centrā. Ir jau laikam tas izdarīts nedaudz. Un pēc tam, kad viņi būs uzlādējušies ar visu šo mūsu kopīgā rituāla enerģiju, tā tiks aiznesta līdz Daugavai vai līdz kanālam, kur tā savienosies tālāk ar jūru, ar okeānu, ar visas mūsu zemes mātes ūdens enerģiju. И сейчас мы будем проходить спираль. Нас много, мы проходим ее, можем по одному, если вы в паре, можете пройти в паре эту спираль. Все остальные
поддерживают аплодисментами. Спираль открывает пространство, и мы поддерживаем друг друга. И так как у нас добавляется в этом прозрачном пространстве опций, каждый из вас приветствует и поддерживает в другом божественное, самое лучшее. Мы приветствуем друг в друге Бога. Tā kā spirāli mēs tagad sāksim iziet pēc iecerētā. Spirāli iziet katrs atsevišķi viens cilvēks, taču mēs esam šeit arī daudz, un ja kāds ir atnācis pārī un jūtas ļoti labi kopā ar šo otru cilvēku, tad var iziet arī to divatā. Atkal tas ir brīva izvēle. Un pārējie, tā kā spirāli kaut arī iziet tikai viens cilvēks, kurš ir centrā, visi pārējie arī ir ar viņu, un tāpēc mēs viņu, to gājēju, uzturam ar plaukšanāšanu vai balsi. Protams, gājējiem vēl, kurš iet cauri spirālē, viņam ir arī tiesības palūgt, lai būtu vai nu pilnīgs klusums, vai kaut kas īpašs. Tā kā tas ir viņa īpašs brīdis, tā cilvēka, kurš iet šo spirāli, tad arī tiek viņa vēlmes ievērotas. Поэтому это, вот сейчас мы здесь все стоим, как целая идеальная клетка всего человечества. Uz šo brīdi mēs esam visi vienoti un apvienoti kā ideāla cilvēces šūniņa, un uz šo brīdi lūdzam būt visus vienots. И мы каждый разный, но вместе мы земляне. Mēs, protams, katrs esam atsevišķi, atšķirīgi un individualitāte, bet kopā mēs visi tomēr esam zemes iedzīvotāji. И сейчас я предлагаю поаплодировать спирали. Vispirms aplaudēsim spirālē. Мы ее включаем и открываем. Slēdzam viņu iekšā un atveram. Я. И я хочу сказать, что пространство выстраивается всегда самым наилучшим образом. Es vēlos pateikt, ka visums un mūsu apkārtējā telpa vienmēr sakārtojās vislabākajā veidā priekš mums un visu apkārtējā. И в нашем кругу остались самые нужные для этого пространства люди. Un kā vienmēr, šeit ir palikuši cilvēki, kas šai telpai un šim notikumam ir visvajadzīgākie. Каждый из вас прошел спираль и обновился. Katrs no jums tagad ir izgājis šo spirāli un ir kļuvis savādāks, ir kļuvis citādāks, iegājis šajās jaunajās enerģijās. Atjaunojiet! И сейчас мы все будем в чистоте создавать новое намерение и выпускать его в наше пространство. Un tagad mēs savu nolūku, nodomu, vēlmes jau daudz tīrāki, gaišāki un harmoniskāki. Mēģināsim palaist to tagad visumā, kopīgi.